Laikrakstā Austrālijas latvietis numur 3138. Austrālijas ziņās varam lasīt par to, kā Adelaidas latviešu skolas skolēni priecājās par mājdzīvniekiem. Sidnejā notiek Kurzemes cietokšņa atceres Daugavas vanagu kārtējais sarīkojums, un Melburnā noticis jūrmalnieka koncerts. Latvijas ziņās varam vērot pašvaldību vēlēšanu rezultātus. Šī laikraksta numurā varam lasīt arī Jēkaba Ziedera rakstu Dzimumu līdztiesība Latvijā, kurā viņš apskata jēdzienu dzimumu līdztiesība, ko tas nozīmē, no kurienes tas ir cēlies un kā tas iespaido šodienas Latviju. Laikrakstā sveicam arī simtgadnieci Elzu Bērziņš. Rakstā pastāstam par viņas jaunību, dzīvi un ierašanos Austrālijā. Varam lasīt arī Intes Rodžeres recenziju par izrādi Gājputns. Nākamajā laikrakstā, kurš iznāks 12. jūnijā, apskatīsim jaunākās ziņas Latvijā, kā arī būs raksts par Amerikas Latviešu apvienības kongresu. Savukārt, Austrālijas notikumu nodaļā būs raksts par Adelaidas Latviešu biedrības 64. gadasvētkiem.